Davai! Atver durvis! Ko tu gribi? Es pazaudēju savu mašīnu. Tiešām, tā nebūtu tā pati mašīna, ko tas dzīvniekais draugs izmanto. Un kur pie līpīgās sēklas ir Bernants? Tētiņ. Nē, Roksan, lūdzu. Man vajag tev palīdzību. Ir viena iemesla, kāpēc man vajadzētu. Jo tas sūcīja ciešāks ar Līvi. Tur sasodīta taisnība. Tev ir kāda dīvaina kaimiņā, kas... Kūce, vai šis ir mans lietas? Šis nav nekāds zodiaks! Nu, ko tu? Man patīk kolekcionēt lietas. Svēties, Kot, tu esi autistiski. Cik tev zoki? Ātri! 30,000. Tā ir patiesība. Es zinu, šis varētu būt grūti, bet klausies kārtīgi. Man nekādu ar dīvainām zināšanām par nesvarīgām detaļām. Roksana, man vajag tevi. Pag, es aizmirstu tos kontaklētas. Tu zini, ja man būtu neredzama mašīna, Kas tev nav? es izmantotu izsakotāju. Es to darīju. Man vienkārši arī sagadījās atstāt to iekšā mašīnā. Tajā naktī, kad tu mani nosauc. Tu zini. Tajā vārdā. Bet tu ņemt atpakaļ? Nē! Tu esi augstsirdīgi kūts. Iespējas nākošreiz. Nav manā stilā. Ko? Tātad, šis ir, kur tu to darīji? Manā vecajā skolā? Jā. Kas pie vēlna tev ir vainas? Tehniski tas nav iekšā Tas skolā. nav nekāds tehniski. Tu zini, man tāds seja, ka tu man izmanto priekš mana autisma. Jā, labi ievēros lietas, vieriņ. Tagad varbūt varētu pamēģināt to visu neverbālo lietu uz brīdi. Jā, iesim atrast tās vecās. Tās šis ir, kur man nodokļi palika. Kariņa korupcija. Neauglības apmenis. Vienkārši izmanto prezervatīvu. Tas ir garlaicīgi, šis ir daudz stilīgāk. Hei, es atradu rotaļlietu. Tieps, tas viens, kur? Tas ir rozā? Jā, bet kura tiesās šis varētu ietilpt? Es būtu gatavs tam iedot mēģinājumu. Šim jābūt tā kā, es nezinu, tā kā 11 spriešu garumā. Tā ir tā kā iekšējā asiņošana. Dubultā sāp, dubultā strūpa. Čau! Tu esi dzīves? Tas ir mans. Sasūdīts, kas reāli notika? Tev pat kā sievietes. Roar. Lai ko viņš ar to domā, es arī to pašu domāju, bet dusmīgi. Trīgi. Aba gugu. Apa kas tieši? Vai tu esi gejs? Es neesmu gejs. Labi, bišķi gejs. Tu gribi taisnību. Tas viss sākās manā bērnībā. Es nezinu savu īsto vārdu, bet man zemes vecāki mani sauc par Marku. Viņi neprasīja priekš manīm. Nekad man neprasīja Amazonē. Es vienkārši kaut kā parādījos. Neskatoties to visu, mana mamma mani pieņēma. Pat paroja no savas krūts. Brīnišķīgs pāris, vienkās D filmā. Nokrojušs, bet formīgs. Mans tēvs bija tukšs vīrs. Reti runāja, nekad nesmaidīja. Viņš ņēma daudz prieku manas mātes brutalizēšanā. Ja viņš jebkad smaidīja, tas bija, kad viņš bija devis viņai sauju ar dūri. Es joprojām atceros to dienu, kad viņi man pastāstīja. Ka tas viss bija par daudz. Ka es biju par daudz. Un Raimi, tu nekad vairs nebūsi laimīgs. Piedod, tie ir hospitāļa iela. Viņa atstāja mani ar viņu. Un man tēva acīs. Es biju vainīgs. Uz gadiem viņš man darīja pāri. Jā, tādā veidā. Izmantojot mans mātes pamešanu, kā viņa pamatojumu. Vienīgais vīrietis, ko es jebkad pazinu, kļuva par manu sāpju avotu.
manu baiļu, manu dusmu. Līdz kādai dienai man bija pietiekami. Davai, Marki, tas laiks ir beidzies. Nē, es negribu. Pasaka to vēlreiz. Es teicu nē. Pak, ko tu dari? Ko tu dari, Mark? Es teicu nē. Ak, mans vīriņš tā nekad nevarētu. Laimlūk, tumšajā pusē mazā. Vai Mark, tas ir tavs vīrs? ko tu te dari? Vai tas ir Pasaka, ka Asiris? nezināju, māmiņ. Pasaka, ka tu nezināji. Es atvainojos, Mark. Mark, lūdzu, nē! Viņam acis spīd. Zini, es vienmēr domāju, ka tas, kā es jūtos, bija rezultāts no manas situācijas. Ka man vienkārši vajadzēja būt labākā vietā. Bet pat tad, kad mana situācija mainījās, tas sajūtas nepazuda. Tas bija kā nazis bija izrauts, bet man rēta vēl asiņoja. Un ar laiku man sasodīts! Ar laiku mana perspektīva palika sašķobīta, kuras kādreiz atradu gaismu un mieru. Es tagad atradu tikai to puvumu un tās sāpes. Un tāpēc es to censos satīrīt. Protams, redzot atgādinājumus par saviem vecākiem visā. Es to vainoju uz pedofīliem un, protams, pidariem piedot homoseksuāļiem. Pagaidiet! Tas viss bija lielais taisnojums. No Ok, kāpēc es rādu bildes Tas ar Marku? sodīts aizveries! Labi, Jēzus, Mark. Šis ir mans stāsts! Un tā kā es burtiski apmēram biju sanarkojis Supermans, cilvēkiem nebija nekāda izvēle, bet darīja, ko es lieku. Sākumā viņi to darīja no bailēm. Bet ar laiku tas kļuva par ieradumu. Es paliku atkarīgs no tās piespiestās uzmanības. Atkarīgs no tās sajūtas, ka kādam mani vajag. Es domāju, ka viņiem vajadzēja mani, kā es viņiem palīdzēju. Un ka visi tie cilvēki, ko noslapkoju, visas tās sāpes, kuras izraisīju, es viss bija tā vērts priekš tās sajūtas. Kaut kur ceļā viss sāk palikt super rasistiski. Un es vienkārši vēlos jūs pārliecināt, tas nebiju es, zvēru uz Dievu. Esmu tā kā 95% droši, ka tā bija kaut kāda pirms tam eksistējuša problēma. Jebkurā gadījumā, kad es biju puika, es apsolīju sev, ka es nekad nebūšu kā mans tēvs, ka es būtu labs vīrs, laipns vīrs. Bet tajā dienā, kad tu runājies ar tiem cilvēkiem, tas bija kā slēdzis pārslēdzās manā galvā, un es beidzot sapratu. Šie cilvēki man nemīlēja. Viņi man nekad nemīlēja. Lai gan viņa balss bija kurlinošs, kad es ieklausījos, viņu sirdis, tās bija nekustīgas, kā iekauts klusumā. Un es apzinājos, ka bija palicis tieši kā viņš. Es biju vienkārši vēl viens vīrs ar nazi. Un tas ir kā es paliku par smuku. Vai kas vēlreiz? Tagad man vēsele ir brīva. Es beidzot varu palikt par YouTuberi. Es biju domājis sev saukt par Markiplieru. Markiplier? Jā, priekš logo. Jā, bet pietiekam par visu šo. Šeit ir Wonderwall. Šodien mūs diena, šodien mūs diena. Šodien mūs tā diena, kad es atmetīšu to atpakaļ tev. Tu esi reāls sūdīgs! Ģitāra raud! Ko tu dari? Viņš rāpat nav spoks! Tas statuja tikko noskustīja viņa seju. Ļauj man pamēģināt. Izmanto šo. Tu ātri! Redz, tic man tagad. Nē, es vienkārši gribēju. Vai dzīvojuši vīrs varētu izdarīt šo? Kristus spēks tev piebeidz!
Tu esi telpafobisks. Jēzus, tu esi šausmīgāks par viņu! Ko tas nozīmē? Es baigs saprast tā teikt. Jūs bišķi rasistiski arī. Aizveries! Labi. Nu jā, uzmini, kā viņi nosauc man vakardien. Jā. Nē, es Tu gribi, lai gribu, es mīlu? Vai tas bija sloks? apskaties, ko tas radīs. Es atvainojos. Labi. Viņa teica, tas kaut kā. Nē, nemet, nē, beidz. Nu, vai, Mark, tu vari Es palīdzēt? labprāt esmu miris, tu zini, bet es tev varu dot ieteikums. Tu zini, mazais draudziņ, izdarīt pašnāvību bija labākā izvēle, ko es jau kādu izdarīju. Un, ja es būtu tavās kurpēs, nu, es būtu metrīsāks. Lieta ir baigs sadirst, nav nekas, ko tu vari darīt. Ceru, ka palīdzēja. Es atradu viņas! Neklausies viņā, davai! Tagad, kad man ir manas lētas, mēs varēsim atrast neredzamo mašīnu un izsaukt sūdu ārā no tās dirsas. Mega gaļa un spektra! Atpisies. Mums vajag tevi! Nevar vienkārši padoties! Mani vajag. Jums mani nevajag. Jūs visi ienīstat manu eksistenci. Un man nevajag tevi. Tu esi viena.